teikt, cilvēks no tautas, jo bez potnieka izglītības, bet, nu, ja skatās uz to, kā apgūši šo potniecību vecmeistari, teiksim, tas pats Černiauskis, jā, tad viņi arī paši mēģinot, eksperimentējot, skatoties, špikojot no citiem vecākiem meistariem, un tāpat arī šo ceļu gāja arī es. Tātad es vairāk tā runāšu par pašu Černiauska Polikarpa atstāto mantojumu. Viņš ir devis. Un lielākais mantojums tad ir tā vieta, darbnīca, kur visiem pēcnācējiem un vispār cilvēkiem, kuriem ir interese, ir iespēja darboties, kaut ko radīt, darīt. Ja? Un arī cilvēkiem, kuriem vispār nav nekādas priekšstatu par Latgales keramiku, atbraukt, atnākt, paskatīties pašiem, arī pamēģināt. Un tad šeit, jā. Vēl? Pirmā bilde ir no 80. gadi. Tā ir Černiauska keramikas mājas otrais stāvs, kur apakšā pirmajā stāvā dzīvoja Černiauskis ar sievu, un turpat arī bija darbnīca, un augšējā stāvā tad bija izstāžu zāle. Tagad nedaudz ir otrādi, ka apakšā ir izstāžu zāle, darbnīca, un augšā iekārtot tāda vieta, kur var palikt pa vasaru, nu, ja teiksim, kāda vēlēšanās vai kādi darbi. Un šeit ir tātad Preļu keramika kopa. Visi mazāk redzamnieki. Černiauskis pa vidu, tad ir viņa dēls Jāzeps Černiauskis, znots Jāzeps Cets, Aleksandrs Strečs un Vaclavs Boris. Un es vairāk esmu saskāries ar šiem diviem Jāzepiem, jā, kā ir Jāzeps un viņa dēls šeit, dēls un viņa Jāzepi. Un Černiauskis vispār neesmu saticis, bet esmu daudz dzirdējis kādus stāstus, arī lasījis viņa rakstītās vēstules, diezgan, tā teikt, priekšstats man par viņu tāds kā pozitīvs un pieklājīgs cilvēks, tīpaši, lasot arī tos rokrakstus un tos pieklājīgās tās frāzes, kā tagad vajadzētu pamācīties, kā rakstīt, jā, vēstules arī no tiem laikiem. Kā es tur parādu, uzrados. Tas bija kaut kā sakrita tā vienlaicīgi ar šīs te, šobrīd esošās jau pastāvošās izstāžu zāles, ja muzeja izveidošana 2000. gadu sākumā, kad notika tāda kā sadarbība starp Preļu domi, Preļu vēstures Lietuviskajās mākslas muzeju, šeit arī vadītāji direktori, un mājas saimnieki. Un tātad Preļu vēstures muzejs ierīkoja izstāžu zāli, doma deva līdzekļus, un mēs viņu apsaimniekojam. Vadam ekskursijas, rādam traukus, strādājam, vienkārši uzturam to māju kārtībā. Tad, jā, un tas ir Černiauskis vēl savā vecajā mājā, laukos. Tas ir kādi 20 km no Preļiem. Kad viņam palika 60 gadi, tad viņš arī pārcēlās uz pilsētu. Un šī te šobrīd esošā keramikas māja, tā ir pirmā keramikas darbnīca, cik es zinu, Preļos. Pēc tam, teiksim, 80. un 90. gados bija vēl dažas citas, kurās darbojās pie Preļu keramika kopas potnieki. Bet šeit man šī bilde patīk, jo viņš tāda darba tērpā ar lieliem traukiem. Jā, un ir tāda kā varbūt leģenda vai tāds pētījums arī no muzeja puses, ka caur Černiauska rokām ir izgājuši ļoti daudz kilometru māla pa gadu.
tur vienkārši rēķinot, ja, kad virpa griežas, trauks griežas, tā mals, un noteikti trauku uzvirpojot, iziet noteikti skaits metru. Ja. Un tad tos metrus sareizina ar tiem traukiem, cik viņa lielajā lauka ceplī salīda. Un to atkal sareizina ar cepļu skaitu, cik viņš pa gadu ražīgajos gados ir izcepis, un sanāca 1800 km Latvijas robeža. Visu Latvijas robežu. Ja. Un tāpēc viens tāds kā dabūjoties ar bērniem, tad mēs taisām tādas Latvijas formiņas, spiežam no mala, un viņi izrokā. Un šeit ir vēl arī 90. gadi, skolotājs un skolnieki. Un tā, bet kaut gan pēc skolnieku, tā teikt, Černiavskis īpaši neko daudz mācījis nav. Ja kaut kas izskatās, ka nav kā vajag, tad viņš vienkārši pienāca un pateica. Ja? Vai arī pašiem vajadzēja pētīt, skatīties, mēģināt, un, ja ko grib uzzināt, tad arī pajautāt. Šeit mēs esam jau par sievas tēvs. Ir arī otra leģenda tāda, ka Černiavska dzimtā viss iet pa znotu līgu. Viņš pats bija, viņam tēvs nebija kodnieks. Ar kodniecību viņam bija saistība, viņš tur kā tirgojas, bet viņš pats nesot gribējis, lai dēls ietu šajā amatā, bet viņam bija interese, bija pacietība, un viņš mācījās pie savā krustēva, Polikarpa Vilcāna, un ieprecējās Babru dzimtā, kur ir kodnieki. Ja, kodnieki, un tad līdz ar to Jāzeps Caits, tātad viņa znots, es znotas znots un tā. Šeit Jāzeps Caits, jā. Un viņa darbi. Viņš ir tā ļoti izkopis, arī vērojis Černiavska pašu keramiku un izkopis tās formas, ļoti, manuprāt, perfekti. Ja? Gan rakstos, gan pašās formās. Viņam, teiksim tā, rokraksts ir kā, galīgi gandrīz nekāds, bet uz traukiem ir perfekti raksti. Viņam var pateikt, ka rokraksts ir zīmēs. Un šeit ir Jāzepa Černiavska. Jāzepam Černiavskim man vairāk patīk glazējums. Jā, varbūt trauku formas tās, kādas sanāk, bet glazējums ir tāds sātīgs no trimtoņiem, jā. Un vēl viens mantojums ir no Černiavska laikiem ir paštaisīta elektriskā virpa. To gan nav taisījis viņš pats. Tā virpa vēl joprojām darbojas. Šīs strādājas jau uz citas, uz klusākas, bet šī ir kā motocikls, tā diezgan spēcīga liela skaņa un jaudīga, un tur tā demonstrējam apmeklētājiem virpošanu, ja, un tas tāda sajūta ir, kā tu sēdi tronī, un tad tā labāk vērot, ka nevis uz mazās virpas, kādas tagad izmantojam, ja, Japāņu, bet uz tādas vecās un diezgan skaļas. Šo virpu, es nezinu patiesībā vai ne, it kā taisīs Gogula tēvs, kodnieka, jā, Gogula tēvs. Viņš taisīs, strādājis Rēzeknē, kas tas bija, instruments. Un kādas 3 vai 4 šādas virpas ir izveidojis. Viena tātad saviem, vai savam dēlam vai savai darbnīcai. Viena ir Černiavskim, viena, cik es zinu, šeit Lilija ir no Daugavpils Māla mākslas centra. Jums arī tāda ir virpa, jā? Līdzīga. Man ir tāda virpa. Tā. Ļoti ērta, jā? Visi, kas to darbojušies, ir ļoti ērta. Tālāk, tā maļamā mašīna arī joprojām darbojas. Un joprojām, ja paši izrok malu, tad sākumā, kā es te arī apmeklētājiem stāstu, tad tur liekam malu, šeit iznāk makaronis spageti. Sasitam klučos, liekam vēlreiz, iznāk desas. Tā mēs strādājam. Un
Nu tad mājas ārpuse. Svečturs no metāla, to taisījis tā uz Černiauskas simtgadi pirms 2 gadiem Daugavpils tēlnieks Ivo Folkmanis. Tāds dabiski rūsējošs metāla svečturs. Pēc Černiauska veidotā arī 11 žuburu svečtura. Šeit mājas pagalms. Man ļoti patīk pelnies. Kur ar tā nodarbojas sievas māte un Silajoni keramika, arī pagalmā. Rotā tas tāds griezums, es pēc specialitātes koktelnieks, tāpēc šeit tad kaut ko arī uzbražu, bet tikai savām vajadzībām. Es vēl kā jokoju, man apmeklētāji citreiz prasa, ko mācījāties, kādas skolas beidzāt tur, par keramiku. Es saku, es beidzu koktelniekus, psihologus, pedagogus, ar to pilnīgi pietiek, lai strādātu ar keramiku. Jā, un tāda Silajāna keramika, tāpēc, ka Černiauskis atveda Silajāna keramiku uz Preļiem, un tagad tas jau vairāk tā ir tā Preļa keramika, ko mēs tur taisām. Un par vidu man vēl patīk šī te zīme. Saulīte, ziediņš un tālāk nedaudz atkal. Šeit ir ekspozīcija, ko izveidoja tā. 2001. gadā bija pirmā ekspozīcija, un 2013. gadā atkal Preļu muzejs izveidoja otro, kurā šobrīd vēl arī atrodas, un tāpat ieguva tādu balvu zelta putekļus. Kā filmām ir Lielais Kristaps, tā muzejam ir zelta putekļus. Tāds. Virpā atvesti no laukiem, paspēja vēl saglabāt, pirms viņa galīgi būtu sabrukusi. Tā neapieturās kopā, bet ir ko parādīt, uz kurās strādājas. Tā ir pirmā Černiauska virpa, viņai šobrīd jau ir 85 gadi. Un šeit arī tāds kā pie cepļa izskatās apmēram, tur malka, lauskas. Arī ir šis noglazēts, bet nededzināts trauciņš, lai var parādīt, kā ir pirms dedzināšanas. Un šeit arī būs redzēsim. Šeit ir instrumenti. Tā ir Černiauska otrās virpas augša, un apakšā ir izvietoti dažādi instrumenti, ar kuriem pornieks darbojas, un tie visi ir paštaisīgi. Tur ir šņaraks, šņaraku nokasa šļakačus. Ja par virpo modelīti noņem mikromālu. Ar čiminīgu taisa čiminu, ar tādu kociņu ar gropīti veido pamatni. Tad tur ir cencers, ar kuru griež mālu, štagari. Es te redzēju tā Priedainē, laikam bija palikņi dedzināšana, trauku apdedzināšanai palikņi tādi kvadrātveidi sašvītāti. Tā, lai glazūra pielīp, un to viņu var atraukt, laikam, un šeit izmanto, biežāk esmu redzējuši šādus 3 stūrišus arī, kad trauku uzliek uz tā štagara, un tad, ja tur pielīp, tad nodauza pašu to štagaru, tad trauks paliek vesels. Un tādas pudelītes arī no māla veidotas, un otrā pusē ir sietiņš, un kaisa virsū glazūru. Ar ko nodarbojās Černiauska keramikas māja šobrīd, atbrauc apmeklētāji, tātad parādām, izstāstam par ekspozīciju, par Černiauska dzīvi, gaidradi, instrumentus, vispār par Latgales keramiku. Jo es esmu novērojis, cilvēks ieiet viens pats izstāžu zālē, tā, pusminūte. Un viss ir skaidrs, bet ar stāstiem vai ar jautājumiem, tad tur ir ilgāks process. Un meistarklases arī. Šeit ir tā rakstīta darbnīca ģimenē. Kādreiz, tagad ir vairāk
ģimenes brauc. Jā, kādreiz bija autobusi, ka tur stāvēja atcerēs arī pa 5 autobusiem uz ielas, bet tagad tās ceļošanas īpatnības mainījušās un mēs arī pielāgojamies. Ārzemnieki arī daudz. Mums ir sadarbība ar vienu pāris firmām, kuri organizē tātad ceļojumus. Sākums ir Tallinā, tātad ir pārsvarā pensionāri no ārzemēm. Ja? Ir austrālieši, ir kanādieši, amerikāņi, Šveice, Austrija, Vācija, Anglija. Un tātad no Tallinas brauc cauri Igaunijai, tur kādas pāris vietas, tad ir vienā kādā muižā paliek Latvijā, un pēc tam ir Čerņauska māja, varbūt Aglona, un tad brauc tālāk uz Lietuvu. Viļņā, Klaipēda un atpakaļ. Un tas vairāk dienu ceļojums, un cilvēki ir ļoti apmierināti. Izbauda visu, jā, tur staigā par tiem puķes, bites lido, Vācijā varbūt arī daudz, kur tā nav, tāda dzīva daba. Un jā, bērniem tāds kā fotoorientēšanās spēle, šeit ir atbildēti dažādi kadri, vai no fotogrāfiem, vai no traukiem, no izstāžu zāles, un tad katrs paņem vienu, un tad steigā meklē, kur tas ir nobildēts. Tad šādi spiedrudziņi, arī dažādi formu veidā. Un komandu spēlē par saimniecības traukiem. Tādām jautrām kompānijām. Sākot, varbūt no kādas jau 3., 4. klases var un tad līdz cik grib. Sākumā dodam latviskos nosaukumus. Vienai komandai viena planša, otrai otra. Saimniecības trauki. Jā, latviskie nosaukumi. Un tad liek, kādi viņiem šķiet, kurš ir pareizais. Tad tur nākošie ir latviski atkal tiem pašiem traukiem. Tu saskaita punktus un beigās vienmēr ir nešķiet. Šeit jā. Kā 3. klase varētu būt. Viena grupa, otra. Kāzas uzņēmumu arī tā. Svešus, 5 svecas, jā, un līgavams no vienas puses, līgavam otras puses, un tad vidēju iededz kopā. Tā, programma. Un tirzniecībā ārpus telpām arī. Teiksim, kā Polika, pa Čerņauska keramikas māja. Šis kadrs ir laikam no pāris gadus atpakaļ Āgenskalna tirgus. Tā, un tad, lai nerastos tāds nepareizs iespējas, ka Čerņauska māja tas esmu tikai es, un tas, kas bijis līdz šim, mēs arī tad nedaudz varu pastāstīt, ka vēl šobrīd arī notiek kāda darbība, tuvāk vai tālāk. Ja? Čerņauska mazmeita veido šādus silpalniekus. Jo savādāk silpalnieku mums darbnīcā nebūtu. Ja kurš vilpo, tam nav laika par šiem te, laizi tās formas. Šis ir pašuraktais mals, tāds tonis. Un otra Čerņauska mazmeita, tad veido ne tieši darbnīcā, bet viņā vairāk par vidzemi dzīvo atkal šādas formas. Dažādu mālu, un šitās ir arī no dažādiem māliem ar angolu zīmēm. Un šeit vispār var redzēt, kas sajaukušies, ir pārmalti vairākas reizes no, varbūt pašuraktie, varbūt arī rūpnieciskie, tādas kā dabiskas mežā tējai vai kakao krūzītes. Un šeit ir arī jau Čerņauska mazmeitas dizains. Krūzes ir povies, bet viņa apglezno. Tas bija vienkārši tāds projekts skolā, kur viņa mācās, ka vajadzēja kaut ko ar uzņēmēju darbību saistīt un veidot, un tad tā pamēģinājās. Sanāca, bet viņa ar to pamatā nenodarbojas. Un šeit ir dīvaini šķīvi, tas ir Čerņauska mazmeitas
brauks šobrīd. Ja? Arī kaut ko. Uz nodalību. Kā redzams pēc zīmējumiem, viņš laikam nav no Latvijas. Viņš ir no Vācijas, latviski runā perfekti, dzīvo šeit un spēlē pokli. Viņam vēl ir tāds, sēdinājums, kā teikt, saules tagad. Ja kur redzēsiet, ja, YouTube vai kur. Tās ir Černiauska rokas. Kā es esmu lasījis, ka Černiauskas pats sācis mācīties un vispār strādāt no bļodiem. Vienkāršākais saimniecības trauks, bļoda. Un es arī pirmais, ko es pamēģināju, tā bija piesēdus pie bļodas, man sanāca šķīdo bļodiņa bija apmēģināts. Un tad es šādas taisu, ja, pamatā. Man pat pilnīgi pietiktu, ka es taisītu tikai bļodas virpotu, bet nākas arī visādus citus priekšmetus. Tā ir. Tātad par formām es te tā izskriešu vienkārši tam, kas, ko mēs esam, ko es esmu no paša Černiauska stila vai tās no mākslas darbiem guvis un ko es izmantoju. Tātad pirmkārt formas, vāralnieka tipa forma, arī šīs te pilnīšus veidoju, kur šie ir mani darbi. Un tie ir no pašaktā mala. Un tas ir tātad pārinieks. Muzejā mums viņš stāv šeit tik liels, bet tagad vairs nav pieprasījums pēc tik lieliem, ir pēc šādiem te maziņiem, sāls un pipari. Arī pielietojums. Te ir daži podi glazēti, mazāk glazēti. Un šī vāza it kā ir vāzes tips Černiauska izveidots. Nosaukums Ļakšava. Ļakšava, es īsti nezinu, kas tas ir. Tur dažādi skaidrojumi, kas tā priekšmetu varētu būt, bet pa vidu saspiests, osas un apakšējā daļa platāka. Un tad es arī esmu mēģinājis Lūdnavas muižā, te bija arī viena izstādē šāda. Šis ir kopija. Viņas bieži prasa, vai var uztaisīt, aiziet, iziet darbnīcu, tur trauki izpārdot un iziet izstāv uz zālē, tur viss stāv skaisti, un vai šitādu var uztaisīt, vai tādu var uztaisīt. Es vienmēr saku, ka jā, es varu uztaisīt, bet tas pirmkārt jau pats meistars nevarēs uztaisīt tieši tādu pašu, un kur man vēl kāds cits, ja? Bet es citreiz mēģinu. Šis ir trauks tā ļaks. Tur iepriekšējās bildēs bija, stāv aiz stikla un viņš pat nav dedzināts Černiauskam. Pat ir ieplaisājis. Ja, un tāpēc arī iespējams nav dedzināts, vienkārši kā ekspozīcija atrodas. Un tad viens cilvēks, rīdzinieks paprasīja, lai es viņam uztaisu kaut kā kopiju plus mīnus tik sanāk lietošanai. Tad svečs tur ir. Šāds atrodas izstāžu zālē.